Labvakar, šajā tveicīgajā vakarā LNT ziņu studijā Juls Dobela un šovakar redzēsit. Maskavā biezās smoga dēļ atsevišķu valstu vēstniecības var tikt slēgtas. Latvijas konsulāriem darbiniekiem sūta sejas maskas. Autotirgus sāk atgūties no krīzes, kuru ekskluzīvo mašīnu tirgotāji tā īsti nemaz nav jutuši. Uzbekistānā, kur jau iecienīta mūsu maize, Latvijas uzņēmēji meklē jaunas sadarbības iespējas. Un Grenlandē no ledā iedalījies milzīgs aizbergs. Mokošu karstumu šodien nepiedzīvojām, tomēr karsts un sutīgs gan bija. Daudzi bažījās, kā izturēs, ja tiešām būs vairāk nekā plus 35 grādi. Citi piedzīvojuši stipru lietu. Kāds īsti laiks šodien Latvijā ir bijis? Māris Grigals ir šodien aptaujājis cilvēkus Latvijas novados, lai pārliecinātos par faktiskajiem laikapstākļiem. Sveiks, Māri! Jā, sveiki, Ilze, un labvakar, skatītāji! Tiešām jāsaka liels paldies mūsu atsaucīgajiem skatītājiem, kuri sūtīja šodien gan vēstules, gan arī es pats sazvanījos ar daudziem, kas dzīvo gan Kurzemes pusē, gan arī Vidzemē Latgalē, un tad jautāju, kāda situācija ir pie viņiem. Un situācija ir sekojoša. Šajā dienā tomēr tik karsts, kā solīja sinoptiķi, 35–37 grādi nav. Bet karsts tiešām ir bijis dienas garumā. Tieši Ventspils un Liepājas pusē tur gaisa temperatūras, lai arī salīdzinoši ar citiem novadiem, tad ir bijuši zemāks, tomēr visai augsts, plus 27–30 grādi. Tepat tuvāk galvaspilsētai tā situācija Jelgavā, Tukumā un arī turpat uz Valmieras pusi un Cēsī. Gaisa temperatūra augstāka, 30–32 grādi sasniedz. Savukārt gaidījām, protams, vislielāko karstumu tieši Vidzemē un arī Latgales pusē, kur gaisa temperatūrai vajadzēja sasniegt 37 grādu atzīmi, un paldies Dievam, gaisa temperatūra pakāpās līdz 33, un Krāslavā, Dagdā un arī Reizeknes pusē Daugavpilī plus 34 grādi. Starp citu, pirms pusstundas un stundas vēl tur gaisa temperatūra 33 grādi pievakarē. Nakts būs arī gan silta, bet par to, kāda situācija būs turpmākajās dienās, jau pēc maza brīža, bet skaidrs ir viens, ka arī turpmākā diena, proti svētdiena, būs ļoti karsta, un lietu sinoptiķi sola, bet pavisam minimāli. Par to plašāk Ilzi jau pēc maz brīža. Laikziņās! Jā, paldies, Māri. Tātad lielā daļā Latvijas aizvadīta ļoti karsta diena, bijuši arī negaisi. Rīgā šodien arī pārsniegts 7. augusta karstuma rekords. Un mums priekšā vēl viena brīvdiena, kurā būs gan karsts, un mediķi atgādina par piesardzību, kas tajā laikā jāievēro ikvienam. Kopš maija jau gandrīz 500 cilvēkiem bijusi nepieciešama palīdzība karstuma izraisīto veselības problēmu dēļ. Tādēļ, lai izvairītos no karstuma dūriena un karstuma radītā nespēka, ir jādzer daudz ūdens vai vēsa tēja. Nedrīkst daudz uzturēties saulē, un īpaši bīstami tas ir maziem bērniem un veciem cilvēkiem. Karstā laikā viņiem ieteicams uzturēties ēnā vai vēsās iekštelpās, un nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bērnus vienus pašus mašīnā vai ratiņos. Tikmēr Krievijā karstums neatkāpjas, nerimstas arī karstuma izraisītie ugunsgrēku un gaisa piesārņojuma līmenis pārspējas jau visus rekordus. Latvijas vēstniecība Maskavā pagaidām vēl neslēgs, tomēr darbiniekiem no Latvijas sūta papildus sejas maskas un aicina mūsu valsts iedzīvotājus uz Krievijas galvaspilsētu šobrīd nedoties. Vairāk stāsta Māja Surska. Vairākas Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecības izskata iespēju samazināt pārstāvniecību darba laikus vai evakuēt diplomātu ģimenes locekļus un bērnus, kā arī tos darbiniekus, kuriem smoga ietekmē ir radušās veselības problēmas. Smoga dēļ savas vēstniecības darbu Maskavā no vakardienas apturējusi Vācija. Savukārt Latvijas vēstniecībā lēmums par tās slēgšanu vai evakuāciju pagaidām pieņemts nav. Tas ir pāragrs. Tas, kas ir izdarīts, protams, Maskavā šobrīd neuzturās vēstniecības darbinieku bērni vai cilvēki, teiksim, kuriem varētu būt kādas problēmas. Teiksim, tie visi ir izbraukuši. Tikmēr smogs Maskavā turpina pieaugt. Vakar uzstādītais šā gada piesārņojuma rekords šodien pārsniegts no jauna. Oglekļa monoksīda koncentrācijas norma jau pārsniegt nevis 4 reizes, bet šodien uz neilgu brīdi jau pat 6,5. Iemesls tam esot jauns ugunsgrēks. Speciālisti brīdina, ka šīs ugunsgrēku rezultātā radušās mikroskopiskās daļiņas gaisā nopietni apdraud cilvēku veselību. Tās nokļūstot elpceļos, tur arī paliek. Ar dažādām maskām, sejas maskām un sejas, teiksim, apsejiem, kā es saprotu, Maskavā ir kritiski būtībā viņu iegādi neiespējami. Viss ir izpirkts, ārlietu ministrija tātad sūta vēstniecībai arī šos te marlas apsejas, kurus tad faktiski būtībā ir vienīgais līdzeklis reāli, ko
viņi var izmantot. Avārijas dienas pat labāk cīnās ar gandrīz 560 ugunsgrēkiem, kas Krievijā kopumā apņēmuši 180 000 hektāru. Kaut gan tiešie ugunsgrēku upuri ir vien 52 cilvēki, kopējais mirušo skaits Maskavā jūlija mēnesī salīdzinot ar gadu iepriekš esot pieaudzis par 30%. Tāpat ugunsgrēku radīto dūmu dēļ pārcelts vai atcelts vairākas sporta spēles, un tāpat tiek izskatīta iespēja aizkavēt mācību gadu sākumu. Mājas Surska, LNT. Latvijas autotirgus atgūstas. Pilnvarota autotirgotāju asociācijas jaunākā statistika liecina, ka pēdējos mēnešos pārdošanas rādītāji, lai arī lēni, tomēr stabili uzlabojas. Visvairāk pieprasīts ir komerctransports un par spīti krīzei īpaši dārgi džipi. Vairāk stāsta Edgars Eikmans. Pēc ieaugušā sasiluma jauno autotirgus sāk atmosties. Ja zemākajā punktā februārī visā Latvijā tika reģistrēti vien 265 auto, tad jūlijā to skaits ir vairāk nekā dubultojies. Pagājušo zīmu vairums autodīleru atceras kā murgu. Noliktavas bijušas pilnas ar automašīnām, kamēr cilvēku pirktspēja katastrofāli zema. Šobrīd tirgotāji atviegloti nopūšas. Lai arī pārdošanas apjomi netuvu nav apmierinoši, vismaz realizēti uzkrājumi, kā arī pienācīgā līmenī atgriežušās auto cenas. Ja salīdzina ar gada sākumu, tad, protams, tā tendence ir šobrīd uzlabojusies, ja, bet ļoti liels augums, pieaugums nav. Tomēr, jo, ja tā paskatās, tad vidējais tas mašīnu skaits ir diezgan stabils, zems. Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācija pieaugumu skaidro ar optimisma atjaunošanos biznesā. Ne jau tāpēc, ka pēkšņi privātpersonas un visi sākuši pirkt automašīnas, bet ir pirmie signāli, kas ir ļoti pozitīvi ekonomikai, kad uzņēmumi ir sākuši iegādāties automašīnas, arī dēļ tā, kad uzņēmumi ir izrādījuši interesi par dažādiem korporatīviem darījumiem, ir arī sarosījušās leasing kompānijas. Aptuveni pusi no visiem auto nopirkuši uzņēmumi un valsts iestādes. Piemēram, no kopumā 541 jūlijā reģistrētās automašīnas, 26 iegādājies Latvijas Telekom, 24 Baltic Taxi. Vairāk ir mašīnas darbam, tieši kas ir saistīts ar apkalpošanas lietām un tā, bet kas saistīts ar privātu personām, tur tomēr ir mazāk šobrīd aktivitāte. Galvenais šķērslis joprojām naudas trūkums. Šķietami paradoxāli, taču krīzi daudz labāk pārcieš luksus autotirgotāji. Piemēram, ekskluzīvo marku BMW Mini Cooper Jaguar izplatītājs BM Auto. Mēs arī izjūtām kritumu, un kritums bija spēcīgs, bet tomēr ne tik liels kā citām markām. Pēc BM Auto teiktā var noprast, iepratīm vidusslāņa iztrūkumam īpaši turīgu cilvēku Latvijā ir diezgan. Tādi, kuri par auto var atļauties samaksāt ap 100 000 eiro. Turklāt vairāk nekā puse pircēju maksājot skaidrā naudā. Tā galvenā tendence, ko mēs redzam, ir tā, ka, ja izvēlās cilvēks premium segmenta automašīnu, tad viņš pārsvarā izvēlās lielos modeļus. Ja tas būtu BMW, tad mēs runājam par 5. sērijas BMW X5, X6. Kā liecina jaunākā autotirgotāju statistika, šī gada pirmajos 6 mēnešos Latvijā visvairāk pārdotas Volkswagen, Toyota un Renault automašīnas. Tikmēr nemainīgas pozīcijas, neatkarīgi no automarkas, saglabā džipi. Ja mēs paskatāmies statistiku, tad Latvija ir tipiska džipu vai SUV automašīnu zemi. Mums ir praktiski gandrīz 30% no visām automašīnām, kas tiek pārdotas, ir džipveidīgas automašīnas. Mazās klases automašīnas, kā Volkswagen Polo vai Ford Fiesta vai Renault Clio salīdzinoši ir ļoti mazas pārdotas statistikā, un tas ir viennozīmīgi tikai un vienīgi dēļ tā, ka nav praktiski pieejams finansējums šiem klientiem. Tas ir viens un otrs ekonomiskās krīzes rezultātā. Vidusslānis tomēr ir stipri ietekmēts. Tieši pajukušā vidusslāņa dēļ Latvija vismaz formāli kļuvusi par auto eksportētāju. Šobrīd eksportēta pārsvarā uz Vāciju tiek vidēji katra 4. jaunā uz Latviju atvestā automašīna. Edgars Eikmanis, Andris Jasinskis, LNT. Jauniešiem trūkst praktisku iemaņu un lietišķu kontaktu, lai uzsāktu savu biznesu. Tomēr, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, viņa iesaistīšana biznesā ir ļoti svarīga. Gūt padomus sava biznesa uzsākšanā jaunieši var jauno uzņēmēju fórumos. Turpina Uldis Jaunzems. Raimonds darbojas ģimenes uzņēmumā. Lai gan uzņēmējdarbībā jau ir gūta pieredze, tomēr daudzās lietās, kā meklēt biznesa partners un kā apgūt finansējumu, zināšanu reizēm trūkst. Tādēļ padomus nākas meklēt pie sevi jau apliecinājušiem uzņēmējiem.
viņu pieredze, viņu vispārējais padoms kā tāds, kā jauniem tieši enerģiskiem cilvēkiem, kuriem varbūt nav tik daudz materiālās bāzes, kā viņiem izrauties un savu ideju izvirzīt pēc iespējas uzstādot augstu mērķi, viņu arī sasniegt. Līdzīgas problēmas ir daudziem jauniešiem, kuri labprāt iesaistītos biznesā, veidot uzņēmumus, pelnītu paši un nodarbinātu citus. Es kādreiz strādāju uz kādu, ja? Tas man bija priekšnieks, un tagad, kad nomainu darbu un strādā tikai sev, tas ir citādāk, ir lielāka motivācija, lielāka atdeva un cerības arī lielākas. Lai mudinātu jauniešus nebaidīties iesaistīties uzņēmējdarbībā un lai pieredzējušu biznesmeņu padomi būtu pieejamāki, sācis darboties jauno uzņēmēju fórums, kura aktivitātēs aicināts iesaistīties ik viens interesents. Jauniešiem, lai iesākt savu biznesu, tomēr ir nepieciešama labvēlīga un tāda produktīva ekonomiskā vide. Uz doto brīdī tāpēc mēs veidojam šos fórumus, lai jaunieši iegūtu kontaktus, iegūtu zināšanas. Jauniešus ar stāstiem par biznesa vidi un tā attīstīšanu uzņēmējdarbībā izglīto jau pieredzējuši uzņēmēji. Mūsu uzņēmumos un mūsu biznesa kolektīvos ir daudz jaunatnes, un jaunība ir tā, kas varbūt arī liek mums apskatīties uz daudzām lietām citādāk. Ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt viņiem saprast, kāda Latvija var veidoties. Ļoti svarīgi viņus iesaistīt šajā procesā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie cilvēki, kas ir uzņēmēji, zinātu, kādas ir Latvijā perspektīvas. Šonedēļ notika jau 3. jauno uzņēmēju fórums. Šādas tikšanās ar uzņēmējiem jaunieši cer turpināt un piesaistīt ar vien plašāku interesentu loku. Uldis Jaunzems, Raits Valters, LNT. Bet ziņu turpinājumā vēl šovakar ir noslēdzies LNT laika ziņu fotokonkurss. Noteiksim labākās un neparastākās fotogrāfijas un paziņosim to autorus. Afganistānas ziemeļaustrumos atrasti nogalināti 8 ārvalstu mediķi, 6 amerikāņi un pa vienam Lielbritānijas un Vācijas ārstam. Visi nogalinātie mediķi pārstāvēja starptautisku labdarības organizāciju. Uzbrukums noticis reģionā, kuru gan vietēji iedzīvotāji, gan starptautiskie spēki uzskata par salīdzinoši mierīgu. Kāds uzbrukumā izdzīvojas afgānis paziņojas, ka grupu ielēkuši bruņot kaujinieki, kas sākuši šaut. Atbildību par notikušo uzņēmies grupējums Taliban, paziņojot, ka ir nogalināti kristiešu misionāri. Arī par notikušā laiku saņemtā informācija ir pretrunīga. Policija apgalvo, ka uzbrukums noticis jau pirms 2 nedēļām, taču bojā gājušos izdevies atrast tikai pirms 2 dienām, jo izdzīvojušam afgānim nācies mērot tālu ceļu līdz policijas iecirknim. Tikmēr Talibu kaujinieki apgalvo, ka uzbrukums noticis vakar. Savukārt Pakistānas varas iestādes postošo plūdu dēļ valstī izsludinājuši ārkārtas stāvokli. Lai gan līdz šim postošie plūdi galvenokārt skāruši Pakistānas ziemeļrietumu daļu, tagad stihija piemeklējusi arī auglīgās lauksaimniecības zemes blīvi apdzīvotajā Sindas provincē Indas upes krastos. Tur evakuēti apmēram 500 000 iedzīvotāju. Pēdējo 10 gažu postošākajos plūdos Pakistānā kopumā bojā gājuši jau apmēram 1600 cilvēku. Tajos aizskalotas 650 000 māju un aplūduši 557 000 hektāru zemes. Laikā, kad ekonomiskā krīze skārusi nevien Latviju, bet arī lielu daļu Eiropas, mūsu precēm un pakalpojumiem tiek meklēti jauni noiet tirgi. Viens no tādiem varētu būt Uzbekistāna, kur pavisam nesen viesojās Latvijas uzņēmēja delegācija. Uzbekistānā pabija arī mūsu kolēģis Dainis Miķelsons. Ja kādreiz dzīvē sanāk nokļūt Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā, tad viena no vietām, kas jāapmeklē pilnīgi noteikti, ir austrumu tirgus. Спасибо. А это для вас. Подарка. Господин председатель, это национальная традиция, как джигиту, сувенир нашего рынка. Jau 5. gadu te var iegādāties arī dažādas latviešu maizes šķirnes. Ja sākumā vietējie pat nebija dzirdējuši par tādu rupmaizi, tad laika gaitā pie tās pieraduši, iemīlējuši un pērkot ar uzviju. Taškentieti dēļ fūza svaigajai maizei nākot pakaļ katru dienu. Недавно покупала. После работы. Pērku tieši rupmaizi, tā ir ļoti veselīga. Mēs ēdam to regulāri. Turklāt šeit maize vienmēr ir svaiga, visi ģimene ēd.
Latviešu un uzbeku kopuzņēmumā Latvijas beķerējas maize tiek cepta pēc latviešu receptēm un tehnoloģijām. Dienā izlieto līdz 1,5 tonnai miltu un liela daļa izejvielu ir no Latvijas. Lūk, piemēram, maize Baltijas jūra. Pagājušā gadā sākām ražot, tauta iepatikās, turpinām to cept. Lūk, arī šī maize ļoti patīk, piena batons. Un te visu mīlētā rupja maize. Taškenta paliek atmiņā nevien ar bagātīgajiem tirgiem, bet arī krāšņu un pompozu modernu arhitektūru. Ielas te ir platas, celtniecība joprojām sit augstu vilni. Lai arī lielākā daļa valsts iedzīvotāju, maigi izsakoties, pārticību nebauda, Uzbekistāna ir bagāta zeme. Tā ir viena no lielākajām kokvilnas eksportētājām, un tā ir gāze. Предпринимателями Латвии и Узбекистана, они были еще более динамичными и с еще большими позитивными результатами. Ir cerības ieinteresēt arī turistus no Uzbekistānas. Pagaidām uzbeki par Latviju zinot maz, arī uz Eiropas Savienību īpaši neceļojot. Taču, ja mēs par sevi runāsim un stāstīsim, tad gan jau arī mūs sadzirdēs. Tas, kad Rīga ir ļoti skaista pilsēta, jā, viņi nojauš to. Ir jau kaut kāds arī atmiņas un ir kaut kas zināms. Otrais ir tas, kad Rīgā tomēr visapkalpojušais personāls runā krievu valodā, jā, jo šeit ar to angļu valodu ir švakāk. Jā, un tāpēc varbūt tās viņi neceļo, viņi kaut kā baidās no tā, ka viņiem nav šī komunikācija, valoda nav. Un es domāju, ka tas ir ļoti liels trumpis un pluss to, ka pie mums, pieņemsim, visapkalpojušā sfērā, turismā, viss personāls runā krievu valodā. Uzbekistāna ir viens no Latvijas sadarbības partneriem Centrālāzijas reģionā. Diplomātiskās attiecības starp abām valstīm tika nodibinātas 1992. gadā un tradicionāli bijušas ļoti labas. Perspektīvākais sadarbības virziens ir ekonomiskās sadarbības veicināšana. Latvijas uzņēmēju interesi par ieguldījumu veikšanu Uzbekistānā pieaug. Un kā gan ne, ja valstī ar vairāk nekā 25 miljoniem iedzīvotāju, ekonomika pietiekoši strauji turpina augt. Dainis Miķelsons, Rois Brants, LNT. Grenlandē no Petermana ledā atdalījies milzīgs aizbergs 260 kvadrātkilometru platībā. ASV zinātnieki, kas šo faktu konstatējuši pētot NASA satelītu uzņēmums, norāda, ka aizbergs ir apmēram 1/4 daļa no visa ledāja un satur tik daudz saldūdens, ka varētu 4 mēnešus nodrošināt visu ASV patēriņu. Tāpat tas esot arī lielākais ledus gabals, kas atdalījies no kāda ledāja kopš 62. gada. Pašlaik aizbergs atrodas apmēram 1000 km no Ziemeļpola un visticamāk uznākot ziemai sasals un paliks pašreizējā vietā. Ja tomēr aizbergs virzīsies uz dienvidiem, tas var ietekmēt kuģošanu. Pagaidām gan nav droši zināms, vai ledus gabals atlūzas globālās sasilšanas dēļ. Bet pārmaiņas dabā vērojuši arī mūsu skatītāji, un neparasti skaisti šīs vasaras mirkļi ir notverti fotogrāfijās. Šodien noslēdzas laika ziņu fotokonkurss, un arī Māris Grigals ir apkopojis bildes, un tagad kopīgi tās arī apskatīsim. Māri, sveiks vēlreiz vārds. Sveiki vēlreiz, jā, Ilze, un labvakar vēlreiz skatītājs. Domāju, ļoti daudz skatītāji ir gaidījuši tieši šo brīdi, lai varētu varbūt ieraudzīt tieši savu fotogrāfiju kā vienu no labākajām fotogrāfijām, kas ir iesūtīts tieši jūlija mēnesī. Un mēs ar manu kolēģi Kristapu Talbergu skaitījām, visa fotokonkursa iesūtītās fotogrāfijas un saskatījām, ka tās varētu būt tuvu pie 130 000. Un tas nozīmē to, ka jūs esat skatītāji tik aktīvi, ka, mēs turpināsim rādīt jūsu skaistās un fantastiskās bildes, fotogrāfijas, ko jūs esat sūtījuši un bildējuši galvenokārt gan naktas stundās, gan rītos, gan vēlos vakaros un piefiksējuši gan mākoņus, gan lietu, gan sauli, gan visu pārējo. Bet tās 10 labākās bildes jūlija mēnesī, es gribētu paziņot un tagad un tūlīt. Un tātad, dāmas un kungi, jūsu uzmanībai. Pirmā fotogrāfija, ko mums ir iesūtījis Aleksandrs Krasņuks, viņš ir jau piedalījies mums vairāk mēnešu garumā, un kur atspoguļos arī, ka vasarā, talkot droši vien, ka uz sienu vākt var arī šis te mazais suņuks. Paldies liels Aleksandram! Savukārt, Iluta Jākapsone, ir piefiksējis to, ka darbīgās bites un vēl jau vairāk arī kamenes rosās uz tiem skaistajiem ziediem, ko mēs vīrieši parasti mēģinām dāvināt sievietēm, bet kamēr vēl nevienam nav uzdāvināts, tikmēr tā kamene tur rosās un plosās. Paldies liels Ilutai!
Savukārt, Jolanta Šaitere mums ir atsūtījusi šādu skaistu dabas ainavu, un proti, varētu būt, ka aiz mākoņiem spīd saule. Tiešā vārda nozīmē, cik skaista un burvīga bilde. Paldies liels Jolantai, bet Linda Gundega Rungovska mums ir iesūtījusi nākamo skaisto fotogrāfiju, kas liecina par to, lai arī mākoņi šajā vasarā ir visai bagātīgi daudz debesīs. Tas nekas, tomēr tā saulītes braucās cauri un var uzspīdēt un priecēt Latvijas iedzīvotājus un arī tie, kas dzīvo šajā mājā. Paldies liels Lindai Gundegai. Madara Saknīte, nākošās fotogrāfijas autori. Paldies liels iesūtīt un saprotam to, ka šis te suns arī ir spējīgs domāt un varbūt domāt par savu otru pusīti, skatoties skaistajā, mierīgajā ezerā. Paldies liels Madarai, bet Patricija Maļcev mums ir atsūtījis šo skaisto skatu, jo lietus tiešām ir visai maz šajā vasarā un to varētu uzskatīt par brīnumu un ļoti skaistu fotogrāfiju. Paldies liels Patricijai, bet Santa Zemniece mums ir atsūtījis šo skaisto skatu un tā vien liekas, ka gulbīši Latvijā paliek arvien vairāk. Un, viņi nesnauži lielie gulbi, jo kur ir jau jauna partija, mazie gulbīši. Ja? Paldies liels! Savukārt Selga Bērziņa mums ir atsūtījuši šo skaisto dabas ainavu, rudzi, mieži, viss pārējais un kur arī mākoņi un skaistās Latvijas debesis. Paldies liels! Bet Veronika Ļemešķevska mums ir atsūtījuši šādu skatu un starp citu pamatīgi plosījusies vētra. Un pamatīgs ir bijis mākoņu daudzums tieši Kurzemes pusē, un šādu skatu viņi ir piefiksējusi. Bet vislabākā jūlija mēneša fotogrāfija, un tā ir atzinusi Ilis Dobela, Kristaps Tālbergs, arī Kristīna Galarkalā un arī visi pārējie LED kolēģi. Kur šī, ko mēs nosaucām par pasaciņu. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad 3 lietus lāses, viņās iekšā ir maza, mīļa pasaciņa. Paldies liels par fotogrāfijām! Varēs, protams, balvas saņemt Elijas ielā 17 jau pirmdien. Reklāmas daļā, 3. stāvā. Mēs tiekamies nedaudz vēlāk laikziņās. Ilze, skaistas fotogrāfijas, vai ne? Jā, tiešām paldies skatītājiem, jo nevienmēr to, ko mēs redzam bildēs, esam paši pamanījuši dabā, un tieši tāpēc ir jauki to pavērot bildēs, ko ir atsūtījuši esat jūs. Tā kā Māri, paldies, un tiem, kuri vēlas zināt, kāds būs laiks, būs mazliet jāpacieš. Savukārt sporta dzīvē šodien būtiski notikumi teju katrā Latvijas novadā. Sveiks, Laura, ko gribētu īpaši izcelt? Labvakar. Šodien pusmaratons, Latvijas čempionāts pusmaratonā notika Kuldīgā, un Jelena Prokopčuka, mūsu slavenā gargabalniece, izcīnīja uzvaru šajā sacensībās. Sātīšu arī par sacensībām Ķegumā. Tur sācies pasaules čempionāta posms motokrosā un par daudz ko citu vēl. Jā, bet sestdienas vakarā varat vērot LNT kanālā arī romantisku komēdiju ar Melu Gibsonu un Helēnu Hantu, ko vēlas sievietes. Pēc tam gan kāds aizkustinošs stāsts. Es esmu Sems. Arī rīt, lai veiksmīgi atpūta, paldies, ka pievienojāties. Ar labvakar! Viegli saldumi, gaisīgas balvas, baudi laimes zefīrus, laimē lidojumu ar gaisa balonu un gaisīgus zemeņu zefīrus. Laima, mīlestība iedvesmo. Tuvāk pie dabas! Tele2 vasaras mobilais internets tikai par 4,90 mēnesī. Tagad arī beztermiņa līgums. Piesakies sūtot SMS ar tekstu I uz numuru 203030. Tele2. Šogad Ābelē paaugstinātas procentu likmes 3 dažādos līmeņos. Izvēlies ražu. Termiņu noguldījums Ābele. Hipotēku banka. IKI atlaižu komanda piedāvā. Cilvēkiem nepatīk lielas cenas. Lai noskaidrotu, vai mūsējās ir gana zemas, mēs nolēmām tās notestēt. Ko jūs atļaujaties? Es izskatos pēc tādas? IKI nav jāgaida nākamā eira vai pļauja, lai iepirktos lētāk. Tagad cūka šķiņķis 2 lati 29 centīmi kilogramā un veļas pulveris Tide 6 kilogrami 5 lati 69 centīmi. IKI. Labi, labāk, lēti, ikdienu. Džonijs atgriežas. Divreiz trāpīgāks. Trāpi precīzi 31,31 litru jebkurā Neste stacijā un katru mēnesi laimēs 100 latus degvielai. Galvenā balva Toyota Urban Cruiser.
Lai uzvarētu, Džonijs ir gatavs uz visu. Neste apsteidz laiku, pārspēj Džoniju. Superneto super piedāvājums. Sestdien un svētdien vistu aknas maksā tikai 99 centīmus kilogramā. Maltā kafija Paulī Classic 500 gramu maksā tikai 2,59 centīmus. Superneto zemo cenu līderis. Veikali Drogas piedāvā lielais ķēriens. Veļas pulverī Persil 45% atlaide. Roku krēms Kamil uz pusi lētāks. Nivea vizāžu sejas krēms par puscenu. Vairāk nekā 5000 precēm atlaides līdz 50%. Drogas jums līdzās. Mīļais, iznesīsim izkasti. Un kas man par to būs? Alus Heineken. Līdz pirmdienai visos veikalos Maxima 4 kārdeņu iepakojums maksā tikai 1 latu 69 centīmus. Bet līdz svētdienai olīveļa Alianza 1 litrs maksā tikai 1 latu 99 centīmus. Maxima. Par zemu cenu padomāts. Čau! Vari atzvanīt? Man kredīts tūlīt beigsies. Mēs viņam kredīts nekad nebeidzas. Un vēl viņš runā. Es cik viņš par to maksā? Nāc un saņem apskaužamo piedāvājumu arī tu. Nekādas mēneša maksas. Zvani tikai par 3 centīmiem uz citiem tīkliem. Savējiem visā bites tīklā patiešām par brīvu. Bite – gudra izvēle. Rimi piedāvā. Nāc uz Rīmi, 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 nāc. Te piespies grējums, saldējums, liels kārdinājums visiem mums. Te maizes traips svaigs un tomāts maigs un pārdevēja priecīgs svaigs. Nāc uz Rīmi, 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 nāc. Visapkārt preces labi daudz, tu pārdevēju talkā savs. Atradīs šo, parādīs to, ieteiks tev vislabāko. Kad visi labumi jau ratos teju es uz kasi, laipnā kasierīte piemet klāt vēl lasi. Prasu pārsteigumā, ko tik lēs, mums cenu jautājums ir svēts. Nāc uz Rīmi, 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 nāc. Šeit tevi vienmēr gaidīs, kamēr maiznieks mīklu spaidīs. Visu pirt un baudīt brīve, tas nav veikals, tā ir dzīve. Nāc uz Rīmi, nāc uz Rīmi, nāc. Pirmais minerālūdens no Baltkrievijas, kas atzīts par dabīgu Eiropas Savienībā. Darītā veselīgs malks katrai dienai. Vai tu vēlētos skatīties vēl vairāk televīzijas kanālu un saņemt vēl vairāk interneta jebkurā vietā Latvijā? Viasat Connect piedāvā 50 labākos TV kanālus un tagad bez maksas vēl vairāk internetā. Bonusā kanāli TV1000 Premium un Private Spice 3 mēnešus bez maksas. Piesakies jau šodien, zvani vai uzzini vairāk internetā. Viasat izklaide tavām prasībām. Daugavpils Universitāte – tā ir starptautiski atzīta izglītība, 500 budžeta vietas, ērta un lēta dzīvošana, studijas Daugavpilī un Balvos. Ieskaties www.du.lv. Izaicini sevi Nike Rīgaram 10 km skrējienā, stafetē vai bērnu skrējienā. Reģistrējies www.nikerīgaram.lv. Visa dalības maksas skrējienā būs jūsu ziedojums palīdzībai bērniem. Tiekamies 12. septembrī Nike Rīgaram skrējienā un piepildīsim bērnu sapņus. Palīdzi skrienot! Esam bijuši dažādās Latvijas pusēs, un prieks bija satikt tik daudz skanīgu un sirsnīgu ģimeņu. Un jau pavisam drīz LNT ģimeņu dziedāšanas svētki pieskandinās visu Latviju. Es ticu, stipras ģimenes veido stipru Latviju. Ar dziedošajām ģimenēm kopā veikalu tīkls Maxima. Mana sirds. Mana televīzija. Mana sirds. Mīlestība. LNT.
Labvakar par jaunumiem sportā. Jeļena Prokopčuka un Valērijas Žolnerovičs šodien Kuldīgā kļuva par Latvijas čempioniem pusmaratonā. Pamatīgajā svelmē 21 km distanci visātrāk veica Baltkrievijas skrejējs Stjapans Rahaucovs, kurš uzvarēja Kuldīgas pusmaratonā arī pirms gada. Šoreiz Rahaucovs pusmaratonu veica 1 stundā 9 minūtēs un 2 sekundēs. Gandrīz 2 minūtes viņam zaudēja labākais Latvijas skrejējs Valērijas Žolnerovičs, bet trešais finišēja Mareks Florošeks. Sieviešu konkurencē ātrākā šodien Kuldīgā bija mūsu titulētākā gargabalniece Jeļena Prokopčuka, kura distanci noskrēja 1 stundā un 19,5 minūtēs. Taču jaunu trases rekordu šajā milzīgajā karstumā, protams, uzstādīt neizdevās, tāpat kā tas neizdevās Baltkrievam Rahaucovam. Es visu laiku līdz galam. Protams, kā bija grūti un arī bija doma, nevaru, negribu grūti, bet ļoti svarīgi ir tik līdz finišam. Nedaudz vairāk par minūti no uzvarētājas atpalika lietuviete Gite Norgiliene, bet vēl 2 minūtes vēlāk finišēja vēl viena mūsējā Inna Poluškina. 5. SEB Kuldīgas pusmaratonā un tautas skrejienā kopā piedalījās 1013 dalībnieki, un tas ir jauns sacensību rekords. Vakarā Dimanta līgas sacensībās Stokholmā tālēcēja Ineta Radeviča izcīnīja 5. vietu. Mūsu Eiropas čempioni labākajā mēģinājumā aizlaica 6,70 m tālu, taču līdz portugālietes Naides Gomešas izcīnītajai bronzai pietrūka nieka 2 cm, bet līdz krievietes Darjas Klišinas zeltam tikai 8 cm. Savukārt šēmetējs Ainārs Kovals palika uzreiz aiz godalgotā trīnieka. Savā labākajā metienā Kovals šķēpraidīja 81,18 cm tālu un palika 4. aiz soma Tero Pitkemekī, Norvēģa Andreasa Torkilcena un vācieša Matijas Dezordo, bet Ērikam Ragam šoreiz nesanāca pat 73 metri un viņam 11. vieta. Sacensību nagla bija 100 metru sprints vīriešiem, kura amerikānis Taisons Gejs apsteidza Usainu Boltu. Gejs finišēja 9,84 sekundēs un apsteidza Jamaikas Zibenzeli par 13 sekundes simtdaļām. Rīgas Dinamo hokejisti vakar pārbaudas spēlē Tukuma ledushallē piekāpās Habārovskas Amur vienībai pēcspēles metienos ar 2-3. Dinamo labā vārdus guva Aleksandrs Niživijs un Marks Hartigans. Jaunedēļ rīdznieki piedalīsies turnīrā Astanā, kur spēlēs ar Minskas Dinamo, Astanas Baris un Mitišķu Atlanta komandām. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš šodien Grand Slam turnīru Polijā pabeidza ar izcīnītu dalītu 9. vietu. 8. finālā latviešu sīvā cīņā piekāpās brazīliešiem Harlijam un Pedru ar 19-21 un 18-21. Otrs mūsu pāris Aleksandrs Samoilovs un Ruslans Sorokins Polijas posmā ierindojās dalītā 17. vietā. Šodien Latvijas futbola virslīgā Jelgava tiekas ar Liepājas Metalurgu un otrā puslaika vidū jelgavnieki zaudēja ar 0-2, bet Olimps šodien uzvarēja Reizeknes Blāzmu ar 2-1. Savukārt mūsu izlases aizsarga Kaspara Gorkša pārstāvētais klubs Queens Park Rangers šodien Anglijas čempionāta līgas jauno sezonu sāka ar Burnsley komandas sagrāvi 4-0. Gorkšs laukumā bija no 1. līdz pat pēdējai minūtei. Šodien ķēgumā ar treniņiem un kvalifikācijas braucieniem sākās pasaules čempionāta 11. posms motokrosā ekipāžu klasē Latvijas Grand Prix izcīņa. Kvalifikācijā ātrākā bija 7-kārtajā pasaules čempiona holandieša Daniela Vilemsena ekipāža, bet esošie pasaules čempioni Bēļģis Joris Hendriks ar mūsu Kasparu Liepiņu izcīnīja 2. starta vietu. 4. labāko rezultātu šodien uzrādīja Māris Rupeiks ar Kasparu Stupeli. Arnolds un Gins Sīļi ierindojās 14. vietā, bet tikai pēdējās serijas braucienā sacensībām kvalificējās brāļi Jānis un Lauris Daideri. Labāk nostartēt liedza Laura gūtais kājas savainojums. Kvalifikācijā pavisam piedalījās 41 ekipāžu. Fināla braucieni rīt sāksies 1:30 pēcpusdienā. Tik daudz par jaunumiem sportā. Paldies, ka skatījāties un ar labvakaru! Skatītāji, pirms stāstu par laikapstākļiem turpmākajai dienai, skaidrs no ir viens, ka jūlija mēneša fotokonkurss mums ir noslēdzies un arī uzvarētāji šim konkursam pagājušajā mēnesī ir neviens cits kā Kitija Leimane. Kitija, mēs sveicam gan tevi, gan arī tavus tuviniekus, jo tiešām šādu skaistu fotografiju mēs varētu parādīt vēl kādu reizi, jo tiešām mēs viņu visi nosaucām par pasaciņu, jo tik tiešām tajā te mazajā Lietus pilienā iekšā ir tāds mazs stāstiņš. Paldies tev liels par šo bildi un gaidām arī tevi pēc balvas. Tātad Elijas ielā 17 jau pirmdienas 3. stāvā. Droši saka savu vārdu, uzvārdu, kādu personu apliecinošu
dokumenti, un viss skatībā balva būs tavā īpašumā no Pinoteks. Bet skatītāji par laikapstākļiem runājot, jūs gribat sagaidīt droši vien dzirdēt to, ka paliks vēsāks un krietni vēsāks. Paliks tikai nākošās nedēļas vidū. To nevarētu teikt par rītdienu un nevarētu teikt par Eiropas centrālo daļu, kur spoži spīdēs saulīt un vasara turpināsies un nebeigs atkāpties. Vispār nerunājot ar Spāniju un Portugāli. Lielajās Spānijas pilsētās Madridē un Barcelonā rīt situācija nav būtiski mainījusies un saglabāsies pavisam karsts, lai arī mākoņi būs nedaudz vairāk. 36, 38 grādi, jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Savukārt Barcelonā nedaudz vēsāks, Romā spīdēs saule, bet tur būs vēsāks. Dublinā un Londonā 18, 23 grādi, mākoņi visai daudz, uzlīs lietus. Arī Vācijā mākoņi visai daudz un līs lietus, un tur gaisa temperatūra zemāks nekā Baltijas valstīs. Berlīnē 23 grādi, bet tuvāk Baltijas valstīm, kā redzam, to, ka gaisa temperatūras kāpi un sasniedz 30 pat vairāk grādu atzīmi. Tikai nenakts stundās nedaudz vēsāks tomēr paliek tieši uz nakti, jo saulīt iet pie miera, un gaisa temperatūra pazemināsies un atzisīs līdz 20-22 grādu atzīmē un sagaidīsim arī kādu lietus lāsi turpat Kurzemē. Bet skaidrs debesis būs tepat tuvāk galvaspilsētai 21-23 grādi. Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra svārstīsies 18-22 grādu robežās. Bet rītdienā pūtīs dienvidu austrumu puses svešs un brāzmaiņas tas būs jūras piekrastē, arī tepat Rīgas jūras līcī, līdz pat 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūras būs jau zemākas tieši Kurzemē, Ventspilī un Liepājā 24-27 grādi, lai gan sola īslaicīgi lieta, tomēr arī saulīt parādīsies Kurzemē. Vidzemē un Latgalē tur arī saule ir gaidām un karstums, tomēr neizbēgams arī rītdienā līdz pat pašam vakaram. Latgalē 34 grādi. Arī tuvāk galvaspilsētā rīt būs ļoti karsts laiks, 31-32 grādi un nedaudz, tomēr uzlīs lietus un var ducināt arī pērkons. Bet nākošajā nedēļā tiešām paliks vēsāks un arī gan naktī, gan arī dienā. Naktas stundās gaisa temperatūra atzisīs līdz 15 grādu atzīmē, kas jau ir ļoti patīkami, un arī dienās vairs redzam to, ka nav 30-33 grādi, bet tikai 24-26 grādi. Un tas beidzot priecē, jo tā vien izskats, ka vasara pamazām atkāpjas, un mēs esam viņu veiksmīgi pievarējuši. Patīkam jums šo vakaru, mierīgi, un droši vien, ka baudiet varbūt kaut kur vēsumu. Lai izdodas, tiekamies pirmdien LNT ziņās. Atā, vislabāk, čau, čau!